Svētdien, 25. maijs. Reku Tanžeras osta. 8:30 mums vajadzētu būt prāmim. 2 stundas iepriekš mums jābūt ostā. Te ir burtiski pēc minūtes, ko brauc, mēs lēnām sākam taisīties. Man te ir dažas labas kreņas par to visu, bet, redzēs, kā būs. Pēc tam vēlāk pastāstīšu. Bet šobrīd labrīt visiem. Tā, mēs esam uz prāmi. Beidzot. Nebija nemaz tik sarežģīti, kā es te salasījos. Vienkārši piebraudzām, iedavām to biļetīti, ko mums iedeva birojā. Mums iedeva to saucamās laikam boarding pass. Dabujām štampeli pasē. Atmuitojām mocīti. Tas arī gāja ļoti ātri. Bišķiņi pasēdājām, pagaidājām, kamēr mūs izlaid caur rengenam. Un tas ilgākais bija tagad sagaidīt, kad tiks uz tā prāmi. Tagad 1,5 stunda, mēs esam Spānijā. Jā, un kaut ko mēs šoreiz arī gribēsim uzdzert. Varbūt ir vēl kaut kāda ēstula. Tu vari pastaigāt, paskatīties pagaidām. Es te pasēdēšu pie ķiverēm. Jo brokastis mēs neesam ēduši. Un kaut ko vajadzētu. Ja var uz prāmi, kāpēc ne? Galvenais, lai viņam eiro pretī. Tā. Pagaidām laikam viss, man vairāk tā īpaši nav ko piebilst. Ko es kaut uz gatavībām tuvojamies arī ostai. Ko tu ar to varētu pateikt? Par šo skaisto braucienu. Ļoti lielisks brauciens. Jā, es arī priecājos, ka mēs beidzot atkal atgriežamies Eiropā. Mājās. Uz mājām vēl mums ir gabals, ko braukt, bet lielās mājas. Jā. Eiropa mūsu mājas. Tad Rio 72. Mēs ir Spānijā, izlauzušies Spānijā. Uzveidīs ceļu malā, braucām. Vakar mēs tā maz dabujām paēst, šodien mēs esam kaut kādā ceļu malā vienkārši ārstuvēt. Dzīvības ir augstpilna, viss notiek. Mēs paņēmām kaut kādus salātiņus, desiņus, kantiņus vēsās. Un brauksim Granādas virziens mums šodien ir paredzēts. Redzēs, cik mēs tālu tiksim, kur mēs dabūs nakts mājas. Bet mēs ir Eiropā. Kā ir? Ir labi? Čerīzo desiņu. Jā, čerīzo, forši. Man garšo čerīzo. Kalla 24, viņš man liekas diennakti strādā. Ak, dienās mēs tā pieēdāmies par 13 eiro. Arturs man kāds 3 reizes prasīja, vai es tiešām par to visu tikai 13 eiro samaksāju. Ieliks manējo jāpar augšā. Vēsāks te ir nekā Marokā, bet joprojām daudz siltāks nekā Latvijā.
Iestājām iedzert kafiju, tāds skaists skatu fonā, uzēst vienu ausi ar šoķeni. Mums jāsameklē nakts mājas. Mēs esam diezgan daudz nobraukuši un apturam sāk nākt miegs. Un man pakaļ vairāk jau neturēja šito te. Gribēju pistāt kaut kur bišķiņ atpūsties. Reiz izskatījām arī beņu. Bet skats tur tāds skaists. Beņģam cenu nosauc. Eiro 49, 7. Bišķi dārgākā Marokā, bet man liekas, ka cena normāli. Uz bāņu bija 53, 54. Skatīt. Kāds mums rīžīgs kaķis ir nakts mājās. Čau, picīti, pici. Ai, mēs esam kalnos, galīgos laukos. Mēs te varam ārā sēdēt un priecāties, mocītis. Piebraukšana bija ļoti normāla īstenībā, vai ne? Jā. Es jau baidījos, ka vienā brīdī būs. Mums ir nakts mājiņas. Vēs patīkam tie ir iekšā. Vietas ir pietiekami daudz. Mēs nevarējām Granadā atrast nevienu naktsmāju ar stāvvietu vai ar bezmaksas stāvvietu. Un tā kā mums nav obligāti jābūt tieši Granadā, mēs paņēmām šīs naktsmājas laukos, bet ar bezmaksas stāvvietu, īstenībā vieta ļoti laba. Jānodušojās, jāsaļo ķēdi. Ejam. Parādīšu, kā tas process notiek viss. Tas nav nekāds šuri-muri. Man te tredā viens uzrakstīja, kad ceļot ar moci dāru, jo taču to apkopi vajag veikt. Mums vienīgi jāapkop, tā bija riepkas jānomaina, kas mums vienreiz pa 10 gadiem aizgāja kirdik. Un eļļu, to ķēdi mēs eļļojam. Vairāk nekādu apkopu mēs speciālo neveicam. Tas tā tāds griezējs. Iet, vieglāk iet. Es jau noguru. Tā. Tur pa vārtiem mēs iebraucām. Tur vēl ir pārkiņi, kaut kādas jurtas. Jā. Mums kaimiņi ir, ko te var grillēt. Jā, grib ļoti labu vietu. Un arī tik skaists ceļš. Mēs tiešām tādu skaistu ceļu braucām. Kur sniegotās kalnu galotnes var redzēt. Tur tāds dambis bija. Foršs. Labrītiņ no rītīm. 28. maijas pirmdiena. 14 grādi tikai no rīta rāda, bet vēlāk būs pa dienu sasils. Tā, mēs te kā jāpaskatās, kā mēs te tiekam vispār ārā. Open gate. Tas ir mailbox. Tas ir
atslēgām. Nu tā. No rīta mums domas dalījās. Arturs grib lielu motoveikalu pie Madrides. Tāpēc viņš grib braukt pa šosejām. Man šosejas riebjās. Es gribu braukt pa šosejām un kaut ko redzēt. Tāpēc mums bija rīta. Tu gribi uz Madridi tikt pēc iespējas ātrāk. Ja mēs gribam. Nu, vot, tāpēc tā. Redzēs, tā piebraukšana bija pa tādu ļoti šauru celiņu. Viņš noteikti tādu pašu taciņu būs arī jāizbrauc uz kaut kādu lielāks nozīmes ceļā ārā. Nu tā apmēram. Reku, Artur, redzi? Tur tādas, redzi, ar teltu uz augšu. Uz jumtu. Jā, es paiešu, parādīšu. Parādīšu, kā te ir. Vai mums ir dzīvokļi. Un te reku jurtas. Te ir tā saucamie vonlauki. Tā. Sabraukuši. Mēs nospiedām ar Arturu, ka laba vieta tiem, kas grib te staigāt pa kalniem. Vai ar riteņiem braukt. Ja te iekšā dzīvoklītī tur ir viss, tur ir virtuvīte. Var gatavot ēst paši, ja grib. Reku grīvus, var pagrīvēt, bet man liekas pakarādīt. Nu tā, tev kaut ko palīdzēt? Man nepatīk, ka GoPro kamera čakarējās. Viņa mēdz neslēpties iekšā. Mēdz izslēpties, ja ceļot, viņa ļoti nemīl karstumu. Var taisīt vaļā? Taisās vaļā. Nu vsjo, braucam tālāk. Es nezinu, kur sākas īstā Maroka, bet mēs esam iekļūduši īstajā Spānijā. Mūs ieved kaut kādā šausmīgā Grandes ceļā. Te jau vēl ir smuki, bet vietām tādas rises un liela akmeņi. Un es teicu Arturam, skāpšu nost, brauciens pats, reku piemēram. Es saprotu, ka kādam tas ir šķīst adventures, bet ar smagu motociklu un pasažieri tas nav adventures. Nopietni. Es tajā nepiedalos. Visi ģets ir jau pat Arturs. Es pat nezinu, viņš ar to smago mocu tur var tikt. O, nē. Tas ir pizģets. Laikam. Tūlīt jānorentējās kartē. Skati jau gan ir fantastiski, kas nu ir, tas nu ir. Un reku te arī pierādās par bezceļiem. Arturs viens pats ar smagajiem macīšiem brauc svilpodams. Viņš ko tad tur neuzkāp augšā? Jā. Nu neko. Ilvei bišķiņ pastaigi. Bet tur ir skaisti. Tur tā noteikti pastaigi tak uz augšu un tur cietoksnis. Un no turienes pavērs ļoti skaists skats uz apkārtni. Tas nu gan. Tā man ir kilometrs jādeso ar kājām.
Un tad es ceru, ka es iziešu uz kaut kādu asfaltēto ceļu. Un varēšu atkal kļūt par pasažieri. Tā jau viens jau te esmu. Tik skaisti, ka piestājām uz pauzi. Tā, reku, tur pat ir karte, reku, mēs atrodamies te. Usted esta aquí, šite. Kur sarkanais punkts. Mēs esam te, kur sarkanais punkts. Un te ir, daudz ko redzēt. Granādas ģeoparks. Te var iet, soļot un braukt ar riteņiem. Te ir ļoti skaists ainavs tiešām. Šite vajag nāk. Jā, pagaidi, es te nāku. Mēs domājam, ka te ir dambis, bet te nav dambis, te ir ceļš lejā. Es nezinu, vai video varēs redzēt, reku tur tālumā ir Sniegotas kalnu galotnes. Ļoti skaista vieta. Tā, pāri. Pastīšos, kas ir otrā pusē. Reku, te gan ir ūdens, reku, te ir tā. Ļoti skaisti. Nu, mēs te pastaigājam tagad tā mazliet. Pabaudam skatus. Neliela fotopauzīte. Kas šī pēka, es tā īsti nesaprotu. Tur kaut kas spānis bija rakstīts pie durvīm, bet es español nie doma. No? Tur ir ceļš lejā. Jā. Redzi? Bet tāds ar Graņķirovku tur izskatās, tur tāds. Tur reku. Un tur ir asfalts, jā. Tur ir staigāšanas tā kaut kāda. Uz augšu, redzi, iet augšā. Jā. Redzi, tur pāri, tur. Jā. Te var staigātāji, bet Un arī riteņbraucēji. Jurks arī var braukt. Jā. Ilona var atbraukt. Indra dzirdi, brauc uz Granādu, brauc uz Spāniju. Jā. Te ir staigātāju paradīze. Jā, te var iet un iet.
Un arī ir pa tīkliem var līst uz leju, ja grib tīklu. Viss Jā. iesak būs visiem. Nu, tad braucam tālāk. Es gribētu atrast kādu kafejnīcu, kur mēs varētu padzert vismaz kafiju. Man tualets sāk gribēties arī. Arturs vismaz sāk smaidīt, kad sieva 1,5 kilometru nodesoja pa Grančirovku. Kā mūs tā Google tur tā ieved? Dirsa. Pa Dirsa, bet tā viņš ir. Nu. Tas ir tāds reģions. Nu ko, piestājām ceļu malā ēstuvē. Tad tūlīt mums būs kafijas, maizītes. Uzēdīsim višķītiņās. Vietējā autentiskā atmosfērā. Man ļoti patīk īstenībā tādas vienkāršas ēstuves ceļu malā parasti. Nekad neesam bijušies. Smalkie restorāni man noteikti. Nu, lūk, grauzdiņi Spānijas kārnē. Labi apetīti. Man vēl foto jāuzstājas. Nav tik vienkārši apkurpamīgi. Nu, skaistas ainavas. Garšīgs ēdienas. Hamons bija ļoti garšīgs. Tādā vienkāršā piestātnē, ne, bet ēstuvē ceļu malā. Nu, ot. Dodamies tālāk. Līdz Ubedai te tāda vieta mēs brauksim ne pa šosejām, un tad tuvāk Madridē mēs brauksim jau pa šosejām. Lai mums iet ātrāk, lai mums tas viss baigi neievelkās baigos garumos. Nu ko, mēs esam šoseis malā atkal maliņā. Pauzīt. Apvienosim arī ar ēšanu un deršanu. Tad mums būs suliņas. Atpūsot pie šīm arī pie makiem. Es īstenībā vienu reizi... Jā. Es īstenībā vienu reizi ceļu malā redzēju, vajag varbūt brelo gribēt Mišānim nopirkt tādu bastīšu tēju, bet nebija. Tajā reizē nopirkt, vairāk tā arī neesmu redzējusi. Vēl mums būs 2 tortīļas. Nepatīk man tā braukšana pa autobāņiem, bet
Bet nu neko darīt. Ja mēs gribam pēc iespējas ātrāk tikt Madridē, nevis vilkties, tad mums ir jābrauc tā. Arturs teica, maiz daudz neēdīsi. Bet pa vidu ir omletīs. Pagaid, man vēl bildi jāuztais, tad tā negrābsties. Nu ko? Uzēdām, galvenais, ka atpūtinājām pēc puses. Un bliežam tālāk uz Madrides pusi. Vienīgais, ka Beņģu uzpildu stacijā viņiem nav salvetes stiklam. Mums vajadzētu salvetes stiklam, bet nav. Entrātes. Tas man patīk, ka Spānija atšķirībā no Francijas vai Itālijas nav problēmas ar ēšanu. Pilnīgi. Ēd, cik tik lien iekšā. Ko tad? Oi, pusdienu braucām uz lielāko motoveikalu Spānijā. Atbraucām uz mazu pibarbodu. Tas vispār, es ir pārsmējusies tā kā. Nu, čalis tagad vismaz iegāja lielākajā Spānijā Dekatlonā. Pastaigās par Dekatlonu. Par to laiku pameklējis nakts mājas. Oi, satiksme te vispār ir tāda, kad lai Dievs nogrābstās. Ko vēl es varētu vēl pastāstīt? Neko. Sāk lēnām gribēties vispār uz mājām. Jo tuvāk mājas, jo vairāk par to domā, cik forši būt mājās.